Jānis bija nolēmis, ka šoreiz, dodoties ceļā, izmantos sabiedrisko transportu. Tādēļ, lai noskaidrotu iespējas, kā nokļūt galamērķī, izmantoja 1188 sadaļu – satiksme. Pirmajā ailē ievadot pieturas nosaukumu vai daļu no tā, meklētājs Jānim piedāvāja izvēlēties atbilstošo brauciena sākuma pieturu no autobusu un vilcienu pieturu saraksta. Un tieši tāpat, aizpildot aili uz, Jānis norādīja arī savu ceļojuma galamērķi – Valmiera. Nospiežot pogu meklēt, jau nākamajā brīdī atvērās saraksts ar visiem vilcienu reisiem norādītajā maršrutā, kur līdzās attiešanas un pienākšanas laikiem bija norādīts brauciena ilgums, attālums, biļetes cena, kā arī kurās nedēļas dienās attiecīgais reiss kursē. Turklāt uzklikšķinot uz izvēlētā vilciena reisa, Jānis varēja detalizēti apskatīt brauciena maršrutu kartē. Tieši tādu pašu reisu un maršrutu informāciju Jānis varētu uzzināt arī, ja būtu izvēlējies braukt ar starppilsētu autobusu. Savukārt, ja citā ceļojumā Jānis vēlētos šķērsot Baltijas jūru, atverot apakšsadaļu prāmji, viņš varētu izvēlēties kādu no piedāvātajiem pasažieru prāmju maršrutiem un aplūkot info par tā kuģu reisiem. Un, atgriežoties pie sagatavošanās darbiem atpūtas braucienam uz Valmieru, sekojošajā apakšsadaļā taksometri, Jānis lapas labajā pusē atzīmēja saistošo izvēli Valmiera un pavisam ātri noskaidroja, kāda taksometru kompānija darbojas tajā, kāds ir tās tarifs, un visādam gadījumam pierakstīja izsaukuma tālruņa numuru. Ikdienā, ja nelija lietus, Jānis pārvietojās ar velosipēdu, bet sliktos laika apstākļos priekšroku deva sabiedriskajam transportam. Un pirms doties ārā no mājas, 1188 apakšsadaļā Rīgas satiksme sameklēja info, kā ērtāk nokļūt nepieciešamajā galamērķī. Atlika vien izvēlēties attiecīgo transporta līdzekli un maršrutu, nākamajā logā virzienu starp galapunktiem, tad norādīt vēlamo pieturvietu un ekrāna labajā pusē parādās grafiks ar transporta laika plānu atbilstoši izvēlētajai pieturai gan darba dienām, gan brīvdienām un svētku dienām.